Labdien, sveicināti tiešraidē. Esam pieslēgušies pie Siroko un Valmieras spēles. Pirmā spēle, ko mēs šodien komentējam, ar jums kopā būs šeit Jānis Bernāts un mans palīgs Arvīdžanis Arlovskis. Tātad iepazīstināšu jūs ar komandas sastāviem. Valmieras komandas sastāvā Ance Evera Gaine ar numuru 2, Helēna Dreimene, numuru 4, Undīna Vektere, numuru 5, Sabīna Šmita, numuru 8, Alde Grīnberga, Krista Mierkalne, Karīna Meldere, Santa Kazaka, Dārta Smilga, Alisa Razminoviča, Široko Ultimate, Anžela Dancova, Rebeka Berga, Vitālija Dovgaļuka, Veronika Rodina, Olga Savēļieva, Kristīna Gūtmane, Jelizaveta Jubakova, Valentīna Korančekova. Tātad pirmo punktu ar uzbrukumu iesāk Siroko komanda. Un tā kā pārmetiens bija neveiksmīgs, viņi sāka no brīkpunkta. Ir jau pavirzījušies nedaudz uz priekšu. Piespēle zonā, blēd piespēle un, diemžēl, netiek noķert un sāpīgi piezemējās viena no spēlētājiem, bet izstāsta, ka viss ir kārtībā. Pie uzbrukuma pāriet Valmiera. Krista Mierkalne ar disku. Tālāk piespēle. Un veiksmīgi zonā disku ķer Helēna Dreimene. Pirmais punkts Valmierā ir atklāts rezultāts. Jāpiemina, ka Siroko komandai šis ir pirmais turnīrs kā tāds. Tā kā viņas vēl nav tik ļoti pieredzējuši tā kā savas pretinieces un tāpēc nav favorīts šajā duelī. Redzēsim, kā spēlē ies un sekosim līdz rezultātam, jā. Tātad atkal ar uzbrukumu punktu sāks Siroko komanda. Varbūt šoreiz viņam izdosies gūt veiksmīgu punktu. Helēna gatavojas veikt pārmetienu. Un izstāsta, ka Siroko meitenes vēl nav gatavas. Un mēs sākam otro punktu. Tā pārmetiens ir sekmīgs. Siroko meitenes saspēlējis. Turpinājums tālāk. Tālāk piespēle, blēd piespēle un sekmīga. Pirmais punkts arī Siroko Ultimate meitenēm. Rezultāts ir izlīdzināts. Cerēsim, ka turpinājumā mēs redzēsim tikpat līdzīgu cīņu. Tagad būs iespēja pavērot Siroko komandas meitenes aizsardzībā, kas līdz šim vēl nav īsti bijis. Tikai mazu brītiņu, kamēr Valmiera guva savu punktu. Skatīsimies, ko viņi seks. Ir izvēlēsies sekt, kā jau ierasts iekšā otro piespēli. Vai būs cilvēka aizsardzība vispār? To mēs tūlīt noskaidrosim. Tātad Kristīna Gūtmane izdara pārmetienu. Tas, diemžēl, nesekmīgs. Undīna Vektere sāks no malas. No malas. Dīvaini vajadzēja sākt no brīkpunkta, manuprāt. Tātad. Disks ir dabūts centrā. Tālāk piespēle laukuma vidū. Undīna. Māna. Iespēja salauzt pusi, bet nebija kam atdot. Tālāk Santa Kazaka ar disku. Salaužas vidu Sabīnai Šmitai. Piespēle zonā un veiksmīgs punkts nosaktajā pusē. Undīna Vektere gūs punktu. Jāpiemina, ka Siroko meitenes nepārāk veiksmīgi nostrādā aizsardzībā, jo vairākas iespējas bija salauzt pusi, kā arī beigās tas tika izdarīts. Un tad beigās varējām redzēt, ka tika arī salauztajā pusē salauzt pusi un tik gūts punkts. Man liekas, viņām vajadzētu cītīgāk strādāt tieši pie metēja un nosekt pusi neļaut salauzt. Atkal neliela pauzīte. Un Sabīna Šmita izdara pārmetienu. Tas ir sekmīgs. Diemžēl neviena no Siroko meitenēm to netver un nāksies sākt no paša laukuma gala. Ļoti grūta situācija. Bet veiksmīgi atbrīvos viena no meitenēm. Tālāk piespēlē. Un diemžēl grieztos. Disks atstās pret jumta konstrukciju un disks pāriet pretinieku komandai. Santa Kazaka ar disku malā mānās. Nav kam atdot. Atkal vidū Undīna augstu un tver disku. Sabīne un piespēle zonā. Un Santa Kazaka gūs trešo punktu Valmieras komandai.
Nu jā, es domāju, ka tā arī turpināt būs spēles gaita, kas Siroko mēģinās ar šādām asām piespēlēm augstām no laukuma vidus raidīt to zonā un gūt punktus. Lielākoties, diemžēl, es uzskatu, ka tas nebūs sekmīgi, un tad Valmiera izmantos šīs iespējas. Bet ceram, ka Siroko meitenes pierādīs, ka es kļūdos un spēs parādīt līdzīgu cīņu. Tātad Alise ar disku, viņa izdara pārmetienu. Pārmetiens sekmīgs, vai tomēr nesekmīgs, izlido ārā virs 2 metriem. Tātad Siroko sāks uzbrukumu no brikpunkta. Brikpunkts atrodas laukuma vidū, jau tā kā nedaudz priekš, tādējādi dodot priekšrocību. Izstāsts, ka kaut kas tika nosaukts uz laukuma, un tāpēc diskam jāatgriežas atpakaļ pie metēja. Tika nosaukts pick call, kas ir bloķēšana tādējādi. Helēna Dreimene nespēja tikt līdzi savai sedzamajai. Meitenes ir gatavs atsākt spēli. Piespēle uz malu. Tālāk skatās turpinājums, pa līniju. Tālāk diezgan tālu piespēle, sekmīgi. Vai viņi spēs tikt pie punktā? Diezgan bailīgi manās. Ļoti tuvu zonai. Un veiksmīgi tver disku, ļoti augstu sarežģītu piespēli Lietuva brīvam cilvēkam. Ļoti saspiests uzbrukums, bet tomēr veiksmīgi. Viņas kļūst pie sava otrā punkta, un rezultāts ir 3-2. Valmieras meitenēm, diemžēl, neizdodas izpildīt aizsardzību, ļoti labi nepārtver disku. Tagad viņi spēlēs uzbrukumā. Bet jāatzīst, ka spiediens aizsardzībā bija diezgan labs. Tikai dažas šīs piespēles, kur tiešām arī veiksme bija Siroko meiteņu pusē, tika tas nogādāts zonā. Tā Siroko meitenē numur 7 Rebeka izpilda diezgan veiksmīgs pārmetiens pašā zonas aizmugurē. Un lieliskā aizsardzībā! Kristīna Gultmane izsit disku no aizmuguras, noskrienot savu pretinieci, un disks laiks Siroko komandai. Viņām ir iespēja izlīdzināt rezultātu. Skatīsimies, vai viņam izdosies. Veiksmīgi atbrīvos spēlētājs stūrī, un punkts! Jā, šis punkts noteikti, viss punkts pieder Kristīnai Gultmanei. Lieliska spēle aizsardzībā un noķers disku zonā. Ļoti labi spēlēja Siroko meitene. Es domāju, ka šis punkts būs arī emocionāli, dos pacēlumu, jo komanda redz, ka viņas var ne tikai uzbrukumā veiksmīgi nospēlēt, bet arī aizsardzībā. Komandai būs paceltas emocijas, un tādējādi, man liekas, cīnīsies viņas vēl sīvāk. Skatīsimies, ko tālāk rādīs Siroko. Tātad pārmetienu izpilda Kristīna Gultmane. Valmieras meitenes jau virzās uz priekšu. Tālāk, trešā piespēle, asaļoti, bet Alise Razminoviča spēja viņu noķert. Diemžēl tas nebija līdz galam iekšā. Manuprāt, gan bija iekšā, viņas sajauc līniju pirms kuras ķēra, jo viņi noķēra starp melno un balto līniju. Viņi domāja, ka baltā ir zonas līnija, bet piespēle veids arī Sabīna Šmita, tas neko nemainas. Tāds tikai ēreksts otrādā, kurš meta un kurš tvēra. Ļoti labi atletiska spēle no Valmieras meitenēm. Skaista tāla piespēle. Labs ķēriens ar vienu roku. Knapi aizsniedzās līdz diskam, bet spēja to notvert. Veiksmīgi nospēlē šajā epizodē Alise Razminoviča. Skatīsimies, vai Siroko meitenes spējas atbildēt ar to pašu. Tātad Sabīna Šmītei izpilda pārmetienu. Ļoti veiksmīgs pārmetiens, lido ilgi. Un piezemējas iekšā. Sāksim no malas. Alise ir iespēja iespiest viņu pie malas, lai apgrūtinātu viņas metienu. Ļoti labi sedz un bloķē metienu un punkts. Jāpiemin gan, ka viņi izmeta no zonas, tas būtu kā nostaigāts, bet Siroko meitenes to nepiefiksēs. Un pašas vainīgas. Varbūt trūks pieredzēm noteikumu zināšanā, tāpēc. Bet tas viss ir saprotams, jo vispār pirmās spēles. Siroko meitenes paņem timeoutu, lai varbūt pārdomātu aizsardzību vai uzbrukumu, kas viņam klājas labi un kas ne. Varbūt viņu trenere spēs viņus motivēt un uzlabosies viņu spēle. Es domāju, ka viņām pašām vienkārši ir jānomierinās. Viņas nedaudz stresainas liekas, bet tas ir saprotams.
pirms pirmā turnīra visiem tā ir. Kad vēl ir, jo vēl nezinu, kāds ir spēlēt ar citām komandām, ir pieraduši tikai treniņā, uzspēlēt vienas ar otru. Tā kā cerēsim, ka viņas spēs nomierināties un veiksmīgi arī spēlēt turpmāk. Jāpiemina, ka šajā pārbaudas turnīrā ir arī vēl viena jauna komanda, kas vispār nav spēlējusi, kas ir pirmais čempionāts. Viņām tas ir Salaspils junioras meitenes, kas apmēram trenējas 2 mēnešus. Mazāk. Vēl mazāk. Un pagaidām rāda diezgan ļoti labu spēli. Viņas jau tikās ar minētu Siroko meitenēm un izdevās veiksmīgi pārspēt. Viņas neatceros precīzi rezultātu, bet bija diezgan līdzīga cīņa. Tiepaši spēles beigās, kad Siroko meitenes spēja saņemties. Un ceram, ka viņas spējas tāpat arī šo spēli veiksmīgāk spēlēt tieši otro daļu. Jā. Tātad rezultāts ir 5-3. Bet Siroko meitenēm būs uzbrukums, tā kā iespēja pietuvoties un samazināt starpību līdz 1 punktam. Valmiera arī cītīgi apspriež šo spēli. Jāspēlē stabili. Un jāturpina spēlēt. Neizteikties spēlēt mierīgi, jo nav arī tā, ka viņas var vienkārši bez jebkādām problēmām gūt savus punktus, kā redzējām aizsardzībā veiksmīgi ir spēja nospēlēt Siroko meitenes un uztaisīt tās aizsardzības. Tā kā nav viņas ar pliku roku ņemams. Un komandas atgriežas laukumā. Ar nepacietību gaidām šo punktu. Skatīsimies, ko būs mainījušas savā taktikā. Valmiera veic savu pirms punktam saukli, kas uzmundrina komandu. Tas ir interesants ar to, ka viņas beigās visas piesit kājas pie zemes. Tas kā kaut kas oriģināls, kā nav citām komandām. Tā, komandas ir nostājušās un gatavas izdarīt pārmetienu. Valmiera vēl sarunā pēdējās lietas, kura puses segt. Kas ko segt? Krista Mierkalne izpilda pārmetienu. Diezgan tālu, ilgi planē un piezmējas iekšā. Ideāls puls. Šis ir perfekts puls, kas ir pašā laukuma stūrī un pašā laukuma galā. Bija jāsāk, man liekas, prāt, no malas, jo disks tā kā bija laukumā, viņš izgāja no sānu līnijas. Iespēja veiksmīgi aizsardzībā nospēlē Valmieras meitenes. Noskanēja sirēna, nezinām iemeslu dēļ. Iespējams, ka laiks ir beidzies. Punkts. Bez nekāda stresa Krista Mierkalne piespēlē punktu vienai no Valmieras komandas spēlētājiem. Un rezultāts ir 6-3. Jāpiemina, ka Valmieras izlasē bija iespēja gūt Kalahanu, kas ir gūt punktu, pārtverot tieši pretinieku piespēli, jo tika veikta aizsardzība tieši zonā. Tika aizsis disks, bet ja tas būtu notverts, tad uzreiz būtu gūts punkts. Un kas ir arī Kalahans, kas nav diezgan bieži parādība frisbijā. Tas ir diezgan ļoti izpildāms elements. Jo noķert disku vienmēr ir grūtāk nekā izsist. Bet visi spēlētāji zonā parasti cenšas ķert, jo vienkārši zina, kad būs tad Kalahans, lai to gūtu. Tad Siroko meitenes sākuši sev ar uzbrukumu. Diezgan pagrūti ar izskrieniem, atrod brīvu spēlētāju malā. Rebeka noķer disku, viņa meklē turpinājumu. Atrod, laukuma vidū, piespēle zonā, brīvu spēlētāju. Kāpēc nemeta? Parasti šādā situācijā Siroko meitenes met. Un neprecīzi piespēle un Helēna mierīgi veic aizsardzību. Krista Mierkalne piespēlē. Un Helēna uztais aizsardzību savai spēlētājai. Nesadalīja disku. Meitenes nesapratās un jāspēlē atkal aizsardzībā. Varbūt viņām paliek par vieglu pašām spēlēt, ka viņas sāk jau piepalīdzēt pretiniekiem. Un gandrīz aizsardzība Valmieras izpildījumā. Ļoti labi sedz pie metēja. Un trešā piespēle stresa rezultātā. Nezināju, kur likt disku, sabijās, izmetu panikā, vienkārši piespēle cerībā, ka noķers, bet piespēle nebija pārdomāta. Valmiera nesteidzās ar savu uzbrukumu, lēnām pagaida, lai visas meitenes ir nostājušās. Un punkts, 2 meitenes izskrien brīvas. Varbūt atkal vajadzēja taisīt aizsardzību savējai.
Jā, Krista ir Mierkalna izpilda vieglu pirmo piespēli, ko ķer Helēna Dreimane, un rezultāts ir 7-3. Pārsvars ir diezgan liels, diez vai Siroko meitene spēs atspēlēties un uzvarēt šo spēli. Nu, bet cerēsim. Cerēsim, ka viņas parādīs savu labāko spiedienu, jā, lai spēle kļūst interesanta. Treneri nomierina savus spēlētājus, saka, jāturpina cīnīties meitenes līdz galam, lai saņemās, ka viņas var gūt tos punktus. Paši spēlētājs arī apspriežās savā starpā, iespējams kādu noteiktu kombināciju vēlēs izspēlēt. Veiksmīgs pārmetiens, lido ilgi, laukumā. Brīva meitene nav sadalījušas, divas atkal uzskrien vienai spēlētāji virsū. Bet Siroko meitenes par to nespēja izmantot. Undīna Vektora piespēlē. Un aizsardzība Siroko izpildījumā, jau otrā šajā spēlē. Tātad pats spēlēt arī paņem disku, meklē savus partnerus, kam atdot. Valentīna lieliski spēlē aizsardzībā, turpina uzbrukumu. Piespēle. Asa piespēle. Veiksmīgi piespēle zonā. Meitenes. Vai viņi spēs gūt punktu? Neapdomāt piespēle. Pašas zonas. Un, diemžēl, Siroko sastresotais uzbrukums, viņas nespēja gūt punktu. Sabīna Šmite. Meklē tālo piespēli. Nē, tomēr nē. Partneri neskatījās, negaidīja. Uztālu piespēlē. Gandrīz aizsardzība Alise. Un zonā punktu gūs Santa Kazaka. Tātad Valmieras komanda izvirzās vadībā ar 8-3. Tas ir diezgan pārliecinošs pārsvars, ja ņem vērā, ka vienu brīdi rezultāts bija 3-3. Viņas spējušas gūt 5 punktus jau pēc kārtas. Vai Siroko spēs apturēt šo izrāvienu? To mēs tūlīt redzēsim. Tātad Valmieras komandai jāgūst vēl tikai 3 punkti, lai uzvarētu šo spēli. Turpretī Siroko ir jāgūst 8 punkti, kas ir diezgan neiespējami. Cerēsim, ka parādīs vēl kādu atletisku izpildījumu spēli. Ļoti labs puls. Tas, diemžēl, izlido ārā. Tā kā nav nemaz tik labs. Bet tomēr Siroko spēlētājs sāks no beigām. Šeit jūs atkal varat redzēt pieredzes trūkumu, tā kā noteikumu zināšana. Un viņi, diemžēl, kļūdās. Jā. Bet, jā, tas ir saprotams, jo tiešām pirmās spēles stresa rezultātā iespējams aizmirst, ir lasījuši tos noteikumus, bet aizmirst vienkārši sīkumus, kas īstenībā veido visu spēli. Bet, cerēsim ar laiku, viņas sāks spēlēt daudz labāk. Undīna Vektora izdara piespēli Sabīnai Šmitei un kārtējais punkts Valmieras komandai. Bet vispār prieks, ka Siroko meitenes ir šeit. Izveidojusies jauna komanda. Jā. Viņas cītīgi trenējās un nākotnē varētu būt diezgan spēcīgas, jo viss ir diezgan atletiskas, jaunas gados, un viņām vēl ir ko trenēties un augt. Jā. Tātad Valmieras komanda gūst jau 5 bezatbildes punktus. Cerēsim, ka Siroko spēs parādīt vēl kādu skaistu punktu no viņa puses. Jau 6. šis bija. 6. jā. Un Krista Mierkalna pārmetienu. Pārmetiens veiksmīgs. Ļoti ilgi lido un laukuma tieši pašā malā. Pat arī steidz klāt spēlētājiem, izdara spiedienu, kā rezultātā neprecīzi piespēle. Valentīna Korenčenkova kļūdās, aizmet pārāk tālu un viņas komandas biedri nespēja ķert disku. Krista Mierkalna ņems disku. Zonās tik spēle vietas par un Skūba ar piespēli. Un Helēna tver disku. Izstāsta, ka Siroko meitenes jau ir nolaidušas rokas un vairs īpaši necīnās. Žēl. Es tomēr uzskatu, ka viņas vēl var parādīt sevi un gūt vismaz kādu 1-2 punktus. Viņām pašām tas būtu ļoti svarīgi. Jā. Jo iegūt pieredzi pret labu komandu, paspēlēt, dabūt punktus varbūt daži. Viņas ir ļoti labi vispār šobrīd spēlē, kas ir pirmais čempionāts pret pieredzējušu komandu, 3 punkti, tas ir diezgan daudz. Jāpiemina, ka Valmieras komanda tika atjaunota pagājušajā gadā, bet viņa ir ļoti strauji progresējusi, spējusi līdzīgi cīnīties ar vadošajām Latvijas līgas komandām. Un tiešām, izaugsme ir manāma. Iespējams, šogad pat cīnīsies par medaļām.
Tātad atkal Valentīna ķer disku, piespēle uz malu. Nedaudz neprecīzi, bet spēlētājs spēj to tvert. Atpakaļ. Valentīna. Viņa izdara augstu piespēli. Un Rebeka ķer disku, piespēle tālāk līniju un Helēna spēlē aizsardzībā. Nē, tomēr nosaukts sots. Helēna piekrīt, ka bijis pārkāpums, ka uzsit uz pretiniecei par roku. Meitienu tveršanas brīdī tika izdarīts ķermeņa kontakts, kas nav atļauts, diemžēl, frisbijā, jo tas ir bezkontakta sporta veids. Diemžēl, jā. Un tas traucē viņai ķert disku. Piespēle atpakaļ ārā un nedaudz par tālu. Atkal spēlētājs brīvis aizskrien, bet Valmiera nespēja izmantot šo ātro iespēju. Siroko meitene sev ir klātas, ir ļoti labi, viņas ir diezgan aktīvas. Valmiera nostājusies diagonāli, izskriens pretī, dabūts disks, piespēle tālāk Helēnai pie pašas zonas līnijas. Piespēle atpakaļ, Krista Mierkalne. Skarās uz zonā uz Helēnu un atkal piespēlē pa līniju Helēnai Dreimanai. Ar to arī mēs noslēdzam šo spēli. Rezultātu 11-3. Valmiera pārspēja Siroko komandu. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un gaidām jūs nākamajās tiešraidēs.